Ungārija kārtējo reizi ir pierādījusi, ka rīkojas gudrāk nekā Latvija, un minējuši vienkārši svaigākos piemērus, jo patiesībā viņa ilgus gadus rīkojas gudrāk nekā Latvija, kaut arī sastāv tajās pašās organizācijās, Eiropas Savienībā, NATO. Un tātad svaigākie premjerministra Orbāna paziņojumi ir tādi, ka jābeidz Ukrainas konflikta eskalācija, ka rietumu valstis domā par karaspēku sūtīšanu, bet Ungārija karaspēku nesūtīs. Un šo te Orbāna visnotaļ saprātīgo paziņojumu arī atbalstīja Ungārijas ārlietu ministrs Szijjártó ar paziņojumu, ka Ungārija Ukrainai ieročus nedos, karaspēku nesūtīs, un viņa nav atkarīga no Krievijas gāzes piegādēm caur Ukrainas teritoriju, jo tādā gadījumā Ukraina varētu viņus iespaidot sev vajadzīgajā virzienā. Tātad Krievijas gāzi Ungārija saņem arī caur Turkstream un Dienvidstraumi, un tādā veidā palaukstināt piegādes apjoms caur Turciju. Viņi līdzsvaro zudumu, ja tāds būs piegādēm caur Ukrainas teritoriju. Pēc tam atzīmēsim, ka Ungārija atļāvās brīvi pirkt sev vajadzīgo Krievijas gāzi par labām cenām, laikā, kad Latvija vispār sev aizliedz pat pret sevi, var teikt, ievies sankcijas, ka mēs nedrīkstam pirkt. Jo patiesībā mēs pat varētu arī nepirkt, bet vienkārši iespēju pirkt mēs sev nogriezām muļķīgi, jo tad visi pārējie pārdevēji zina, ka mēs to lēto nevarēsim nopirkt un pārdot mūs loģiski dārgi. Līdz ar to tas ir viens no piemēriem, kad Ungārija nedarīja pāri ne savai rūpniecībai, ne saviem iedzīvotājiem, bet Latvija kārtējo reizi izcēlās ne tajā labākajā nozīmē. Tāpēc, ja mēs gribam šo politiku mainīt, tad faktiski ir vairāk instrumenti. Viens no tiem ir Saeimas atlaišana, kuru ir parakstījuši jau gandrīz 40,000 Latvijas iedzīvotāji, un otrs instruments būs tātad drīzās Eiroparlamenta vēlēšanas, kurās jūs varat attiecīgi ievēlēt gudrākus politiķus nekā tie, kas tur attiecīgi pārstāvēja valdošos līdz šim, jo Partija Vienotība, Nacionālā apvienība un tam līdzīgas organizācijas ir pierādījuši, ka viņi spēj radīt Latvijai ne tikai lielas, bet arī perspektīvā vēl lielākas problēmas, un no tā mums būtu labi izvairīties.